bija diezgan traki. Sveiciens visiem klātesošiem no manis, Ritas. Šogad es vadīšu šo deju konkursu. Šī konkursa organizatori ir Imis LV un Deju studiju balva. Bet aicināsim atklāt pasākumu ar Deju studijas balva dejotāju priekšnesumu. Aicināsim mūsu pirmo drosmīgāko dalībnieci Montu. Juka kājas, bet diezgan ātri, man liekas, ka pierada, nekur īsti nesajauc neko. Bija labi. Man pašai liekas, bija ļoti labi. Lielas bailes, bet visā vismā tiku labi galā. Vienīgais, tur tādi dažas nianses, kas ir, kuru vajadzētu tā kā apgūt, bet tā man bija priecīga, ka piedalījos tomēr. Ja būtu apģērbs cits, tad vēl normālāk būtu. Tā. Ja man kaut ko liek, tad man ir pārāk mīksta sirds, lai atteikt. Un tad, bija rezultāts. Es domāju, bija normāli. Priekš pirmās reizes, ok. Tātad mums bija deju konkurss, kuru stundas laikā meitenes apguva valšu soļus un deju ar skolotāju. Es domāju, rezultāts sanāca. Meitenes nodejoja, ko gribēja, to arī sasniegts tika. Es domāju, tas ir izdevies. Viss tepa ļoti uz ātro. Man liekas, ka bija labi. No malas ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Meitenes baigiem malači. Tiešām. Man likās, ka bija ļoti super un tas darbs ilgais, tas atmaksājās. Es esmu priecīga, guvu ļoti labas emocijas, foršs pasākums. Nesajauktu būtu ļoti labi. Tā bija interesanti katrā ziņā. Man liekas, ka katrai no mums bija savādāks priekšnesums, tas bija baigi labi, jo Montē tur bija tāds baigais rock'n'rolls, viņām atkal tāds bargais. Mēs tur vairāk tā kā karsējas, man liekas, tā. Bet favorīts viennozīmīgi man bija Monta. Paldies. Man liekas, ka žūrī bija sākumā bišķiņ pa skarbu.
Bet, žūrī paliek žūrī, viņiem jau laikam ir taisnība. Otrā daļa bija daudz interesantāka, tāpēc, ka bija daudz aktīvāk. Es esmu pēc dabas aktīvs cilvēks, un man patīk tādas aktīvas dejas, un valsts nebūtu manā stilā. Man patika. Otrā daļa bija kvalitatīvāka, interesantāka. Meitenes darīja laikam vairāk to, ko viņas māk. Konkurss ir noslēdzies un ir sekojošs uzvarētājs. Par valsi pirmo vietu ieņēma Monta, otrajā vietā Santa un trešajā vietā Inna. Īmis simpātiju saņēma Lāsma. Un freestyle deju izpildījumā pirmo vietu ieņēma Santa, otro vietu Monta un trešajā vietā palika Inna. Visas meitenes baigās malats, pasākums ir izdevies. Paldies! Pasākums bija fantastisks, bija ļoti jauki, bija atraktīvi, man ļoti patikās. Noteikti vēl gribētu piedalīties līdzīgā pasākumā. Vienkārši vienā vārdā super!